Aiziet. Minūtes skaitās, ja? Nu ko, jānodemonstrē jums mans jaunākais veikums, būveikums stālažas, egļu stālažas. Principā, jā, pa vakardienu uzčinīju šitās te salažiņas un domāju, jāuztestē, jāparāda, kā ir, cik tālu es tieku klāt. Principā es tieku gandrīz līdz pašai augšai. Galīgi nav sūdīgi, jo es biju domājis, ka man vēl bišķi pietrūks. Bet, nu, principā, palikt kaut kādu vēl bluķīt vai kaut kāds 2-3 loksnes puķiku un visu. Un es esmu zirgā, es tieku līdz augšai klāt. Ideāli. Un vispār es tagad varu papētīt, kas te ir sagrauzis to puķiku stūri, bet nu neko jau nevar saprast. Arī te bišķiņi pagrauzis un arī te. Es nevaru saprast kaut kādu putni vai kaut kādas, sākumā es domāju kaut kādi dirši vai skudras kaut kādas, bet visdrīzāk jau ka putni kaut kādi. Labi, sūds ar visu, bet nu, paletīti šodien dabūju pa blatam, paņēmu vēl ekstra 3 paletes, bet nu, principā jau būtu forši, ja vēl tās paletes man būtu. Bet pa paletēm baigi normāli staigāt, rekur. Ja kas, es viņas pabīdīšu vienkārši. Čik atkal pabīdu te. Bēms. Skaties, čik. Paskaties, ideāli. Viena gan no tām paletēm ir pilnīgs ļurļaks, kur tur cauri var izjāties zemē, bet šitās tādas cietas un foršas. Paskaties, aiziet, čik, puķiks, bēm. Hop. Čik un hop. Aiziet, bums. Un es nezinu, vai jūs redzēsiet mani no turienes vai nē. Principā, te ir augšā, man vajag arī augšā tikt kaut kādā veidā. Būs kaut kāds trepes jāliek. Es pat nezinu, tagad tā diezgan nojāšanās varētu sanākt, bet, nu, cerēsim, ka viss būs bumbās. Jo te stūri arī vajag siltināt. Bet jā, principā, es gribēju uzfilmēt, parādīt savu sniegumu. Dabūju nospērt 2 lapu koku, 2 augšņu kociņus, lai pabeigtu savus stalažas. Un viss, jā, nu reāli vakar pusdienu laikam aizņēma šito te brīnumu uzštelēt. Bet es esmu ļoti apmierināts un ļoti ok ir. Un diezgan stabili, nu nevis diezgan, bet ritīgi stabili. Jo pagājuši gadu man tur bija pilnīgs ļuļļaka puņķu sūdi sastutēt, kur neko nevarēja uztaisīt. Viņa saule bišķiņ čakarē visu to video. Bet nu labi, nu šitāds, jā. Rekur man bija 3 garie baļķēni, ja? 3 garie baļķēni. Un 4. dabūju stiķēt klāt. Kā jūs redzat, kaut kāds stiķīts tur ir. Un arī vēl 2 dabūju bišķiņ piestiķēt, lai var dabūt šito mājas daļu tik augsts, cik vajag. Un principā no turienes es tieku tagad klāt. Un varēšu turpināt, jā. Jo kādu brīdi jau vairs nav nekas te siltināts. Otra rekur te viss arī beidzās. Un smuki 2 baļķīši uziet uz loģijas augšā. Un te es atkal tieku līdz jumtam un viss. Un principā tiklīdz es nosiltināšu šito atlikušo daļu, tad es rauju nost to jumtu un ķeros klāt aiz stūri tur. Nu vēl ir, protams, es rādīju, nezinu, jūs redzējāt no lejas vai nē, tur vajadzēs trepes uzstutēt, lai es tiktu tur augšā, jo tur augšā arī vajag nosiltināt. Ārprāt, cik ir drausties, nolādētie odi, kretinē ārā tie sūdi, kad viņi vienreiz beigsies. Bet, nu jā, tāds šitās te, un šitās, principā, stalašas man arī te paliks līdz nākošu vasarai. Tas ir viennozīmīgi, jo šogad, kā es teicu, man plāniņš ir tikai nolīmēt, noārmēt un sagruntēt un viss. Un tādā pašā stāvoklī kā vispārējā māja, man arī viņš paliks pļāviens. Man pilnīgi jābēg, jātanās prom, pasties. Nu tā kā kaut kādas šakāļi ārprāts. Šakāļi maitas. Nu jā, un viss tagad stalašas ir. Šodien aizbrauc pēdējās 3 pakas ar puķiku savācu, ko es biju Valmierā nopircis. Tagad man kopā ir 10 puķiku pakas un 6 maisi līme. Jo, pietrūks, 100 punka pietrūks, un es domāju, ka vismaz kaut kāds 3 pakas pietrūks. Ja viss tas, kas man te tagad nolīmēts, tad man aizgāja gan augšā uz loģijas, gan šitā puses siena. Cik pakas? 8 pakas, laikam, man aizgāja. Tā kā es domāju, man ar tām 10 pietiks, lai pabeigtu visu šito sienu un aiz stūri tur augšā. Es domāju, kāds 3 pakas man vēl vajadzēs piepirkt. Un jā, tur kaut kāds 4 maisa līmes man aizgāja tā kā.
Tā kā skatīsies, iztērēs visu to, kas ir, un tad arī zināšu, cik man vajag piepirkt vēl. Dībeļi arī ir, viss ir, principā, jā, gatavs darboties. Vēl pēdējais piliens grunts man te palikusi, es gan ceru, ka man viņi pietiks, daudz tur nav. Jā, ļoti ceru, ka pietiks vismaz tagad. Man vēl vajag līdz pašai augšai, nu no pusmājas, cik es tur sataisīju, no pusmājas vajag vēl pagruntēt uz augšu līdz jumta, līdz korei. Tā kā, nu, cerams, ka pietiks. Un, jā, šodien sagruntēšu, bet šodien es vairs neko nelīmēšu. Šodien ir jāpapļauj mazliet zāle. Jā, jo tagad man tūlīt brīvdienas šitās es nebūšu mājās. Un zāle jau ir diezgan paaugusi. Tā kā jāpapļauj būs zāle šodien. Jāsagruntē un jāpapļauj zāle. Un rīt, es domāju, es ķeršos klāt līmēšanai un nolīmēšu varbūt pat visu sienu. Valciņš zina, iespējams pat nolīmēšu visu sienu par rītdienu. Nu, vismaz šito te lielo. Bet, un es tā sāku stipri domāt, ka es mūrēšu ciet šitos te divus logus. Šitos te divus vismaz. Es nezinu vēl pa tiem diviem. Bet man šito iekomentēja viens, un es tā sāku reāli to apdomāt. Jo man jau no iekšpuses, no otras puses jau ir puķīgs pielikts logam priekšā, vienkārši, jo tur man ir veļas mašīna, un lai tur nebūtu mīnus tajā telpā, tāpēc es ieliku no iekšpuses puķīgu, ja? Tagad te ir loks, kurš ir galīgi izpūvis. Un principā es tagad sāku domāt, vai te vispār man viņš vajadzīgs, un vajadzība ir jāties. Reku man ir ķieģeļi, ja? Cements man ir, grāns bišķi ir, paņemt un vienkārši zlarkt aizmūrēt to sūdu ciet. Un tieši tāpatās arī šitais ir no kačigārkas, nu no katla telpas, ja, to logu ciet. Nu, it kā tur gaismiņi bišķi tā kā būtu labi, bet es nezinu, es nevaru tiešām izdomāt. Un tad vēl tie divi lodziņi, kas ir telpā, kas ir aiz kurtuves, ja, kur man stāv brikešu paleti un tur kaut kādas vienkārši malku, kas vēl tur iemet iekšā un tajā telpās ieeja 2 reizes gadā. Un vai tur man tie logi drausmīgi tagad vajadzīgi, tur ņemt un jaunas logus pirkt un likt iekšā. Izpūšo kocinieku vietā, vai vienkārši paņemt un aizmūrēt. Un paliks šitai sienā tikai viens virtuves loks. Tā kā, jā, nu nezinu. Par to vēl ir stingri jāpadomā. Nu, kaut kā tā, jā. Tā kā šodien un rīt ir drūmākais karstums. Soli te 30 grādus, šodien rīt, jā. Un tad pēc tam jau piekdien atkal 20 grādus. Pēc sunīts arī kaifo saulītē nolādētie odi. Apsēduši, nabaga suncīti, sakoduši, nelieši. Un jā, tā kā sīcis guļ tagad piecelsies, jāizlaiž uz ezeru, padžumīt. Nu nevar laist tādas super karstās dienas vējā, ir jāizmanto pilnu programmu, jāiziet padžumīt. Labi, pietiek pļurkstēt, es vienkārši gribēju tās stalašas jums parādīt. Un tad jau tiekamies nākošajā vidikā. Visu, davai, čūri!